Sveiki, studenti! Es esmu Eva, Risebas studente. Mēs esam izveidojuši šo video, lai palīdzētu tev pieteikties studijām augstskolā Riseba attālināti, izmantojot sistēmu MyRiseba. Skaties tālāk un pildi pieteikumu studijām kopā ar mani. Lai pieteiktos studijām, ej uz Riseba mājaslapu www.riseba.lv. Ja vēlies iegūt informāciju par studiju maksas atlaidēm, uzņemšanas noteikumiem un kreditēšanu, to vari iegūt dodoties uz sadaļu Nāc studēt Riseba. Lai sāktu pieteikšanās procesu, labajā augšējā stūrī izvēlies pogu Pieteikties studijām. Atver my.riseba.lv un reģistrējies, lai izveidotu savu kontu. Ieraksti savu vārdu, uzvārdu, esošu e-pastu un reģistrējies studijām. Tev tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasts. Pēc tā saņemšanas tev būs jāizveido sava personīgā parole. Pēc apstiprinājuma saņemšanas izveido savu paroli, kuru izmantosi arī turpmāk pieteikšanās procesā. Kad izveidoji paroli, dodies atpakaļ uz my.riseba.lv un reģistrējies ar savu e-pastu un jaunizveidoto paroli. Sekojoši izvēlies savu studiju līmeni, tad savu vēlamo studiju programmu. Izvēlies mācību veidu, valodu un norādi savu izcelsmes valsti un studiju uzsākšanas datumu. Ja pieteikuma aizpildīšanas soļos saskārsies ar jautājumiem vai problēmām, lūdzu sazinies ar Riseba klientu apkalpošanas centru rakstot uz riseba@riseba.lv vai zvanot uz tālruni +371 264 65 351. Pirmkārt, aizpildi informāciju par sevi. Svarīgi, aizpildi personas datus, kā norādīts tavā pasē. Pieteikumā norādītā informācija tiks atspoguļota studiju līgumā, kā arī tiks iesniegta valsts iestādēs. Šajā solī tev jāpiekrīt Riseba datu apstrādes noteikumiem. Aiz katra soļa nospied saglabāt un turpināt. Ja pieteikumu nevari turpināt kāda iemesla dēļ, tad saglabā to un uzņemšanas komisija redzēs, kādā solī tas tika saglabāts. Otrkārt, turpini aizpildīt informāciju par sevi un savu iegūto izglītību. Ja aizpildi pieteikumu brīdī, kad izglītības dokumentus tu vēl tikai plāno saņemt, norādi izglītības iestādi, kuru absolvēsi. Obligāti norādi arī trešo personu, ar kuru augstskola varēs sazināties, ja nevarēsim sazināties ar tevi. Pievieno visus nepieciešamos dokumentus, veic maksājumu par reģistrāciju un izvēlies apmaksas kārtību, līguma parakstīšanas veidu un aizsikartes veidu. Maksa par reģistrāciju studijām ir 40 €. Ja vēlies pieteikties studijām vēlākā studiju posmā vai vēlies pielīdzināt iepriekš apgūtu studiju kursu, tad pieteikumam pievieno attiecīgo dokumentu, diplomu un diploma pielikumu, akadēmisko izziņu vai apliecību. Informējam, ka studiju kursu pielīdzināšana ir maksas pakalpojums. Tā cena ir 36 €. Piektkārt, šajā posmā tu redzēsi, kādā statusā ir tavs studiju līgums. Sākotnēji lauks būs tukšs, bet, kad līgums tiks sagatavots, varēsi lejupielādēt failu un iepazīties ar studiju līgumu pirms tā parakstīšanas. Kad redzēsi, ka studiju līguma fails ir pieejams lejupielādēšanai, tas nozīmēs, ka tuvākajā laikā saņemsi uzaicinājumu parakstīt studiju līgumu. Ja būsi izvēlējies līguma elektronisko parakstīšanas veidu, saņemsi līgumu uz tavu norādīto e-pasta adresi. Jau aizpildot pirmo soli un saglabājot personas datus, uzņemšanas komisijai ir pieejams tavs pieteikums. Tomēr par reflekantu tevi augstskola var uzskatīt tikai tajā brīdī, kad esi izvēlējies studiju programmu, pievienojis dokumentus un veicis reģistrācijas maksu. Ja nebūsi pabeidzis pieteikumu, no MyRiseba sistēmas ik pa laikam saņemsi atgādinājumu pabeigt reģistrācijas procesu. Lūdzu, neaizmirsti pabeigt reģistrāciju, lai pēc iespējas ātrāk vari kļūt par pilntiesīgu augstskolas studentu. Atgādinām, ka līgumu var parakstīt elektroniski vai atnākot uz klientu apkalpošanas centru.
Uz tikšanos augstskolā Riseba, lai veicas!